Vai tevi aizrauja mikroskopiskā pasaule, taču nezini, kā to iepazīt? Ielūkosim, ko varam atrast piemājas dīķī. Neaizmirsti lietot gada laikam piemērotu apģērbu. Noteikti paņem līdzi kādu draugu, lai darbs ir raitāks. Ar cirvi izveido āliņu, lai iespējams ievākt ūdens paraugus. To veids vairākās vietās nošķīgos attālumos no krasta atkarībā no ūdenstilpes lieluma. Šajā gadījumā tika izveidot 5 āliņi, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par ūdenstilpē sastopamajiem mikroorganismiem. Ar zaru uzduļķo ūdeni. Uzduļķoto ūdeni iesmel spainī. Izsvalo stīkla burku dīķa ūdenī. Pēc tam ielej tajā paņemtos ūdens paraugus. Izmantosim šādus materiālus, kā arī gaismas mikroskopu ar kameru. Ar neapbruņotu aci jau varam manīt dažus organismus. Mazākus ūdens dzīvniekus notveram ar pipeti. Tas var aizņemt vairākas minūtes. Šādi izskatās notverts mikroorganisms. Uzpilini pipetes saturu uz priekšnestīkliņa. Laiks apskatīt paraugus mikroskopā. Tika atrasti vairāki gliemeņvēži. Tiem ir kalcificēts hitīna karapaks. Konstatēti arī ciklopi. Unikāla to atpazīšanas pazīme ir 2 antenas. Atrasts arī indivīds ar olmaisēm. Ciklopiem raksturīgs lēkšanai līdzīgs pārvietošanās mehānisms. Lai arī nav mikroskopisks, tika atklāts arī ūdens ēzelītis. Dīķi klāja ledus. Tas ir termoizolators, kādēļ varam arī ziemā apskatīt dīķa faunu. Dīķa organismi tiek pakļauti zemākai temperatūrai nekā cilvēka dienā. Ūdens dzīvnieku dzīves vide ir ūdens, tāpēc aizvedam tos atpakaļ uz dīķi. Ar jums kopā bija Cikloheksāns.